Labvakar, tautieši un viesi patērētāju kooperācijas darbinieku svētkos. Labas vakaras, mūsu draugai! Sveikinājumi jūs prekības kooperātinieku šventējiem! Es gribu būt vasaras vidū, kur griķi un madaras zied, kur visi ceļi un takas pretī briedumam iet, kur jūlija naktīm acīs zils, žilbinošs zibeņs plaiksnī, kur noplūktās zemenes vietā pie kāta iemirdzas zvaigzne. Svētku atklāšanai dodam vārdu Saldus rajona patērētāju biedrības valsts priekšsēdētājam Biedram Veclūdzi. Lūdzu. Cienījamie paju biedri, kooperatori un viesi, mēs atļausimies turpināt svētkus, kurus mēs iesākām šorīt Ezerē. Jautājums, kāpēc Ezerē? Domāju, ka jūs visi lasat un zinat, ka šogad Ezeres lauku patērētāju biedrībai aprit 100 gadu. Šeit es gribētu piebilst, ka tā ir pirmā lauku patērētāju biedrība ar šādu stāžu Latvijā. Mēs Ezerē noklausījāmies ieskaņas koncertu, un šodien, kā jau teicu, šo koncertu un visu pārējo turpināsim šeit Saldus pilsētā koncertas estrādē. Gribu teikt, ka kooperācija ir viena no masveidīgākām organizācijām Republikā un arī visā mūsu plašajā dzimtenē. Latvijā paju biedru rindās sastāv vairāk nekā 700 000 biedru, kas ir vairāk kā 70% visu pieaugušo republikas iedzīvotāju. Mēs apkalpojam republikā 48% iedzīvotāju. Saldus rajonā šīs skaitlis ir attiecīgi 25 000 no 38 iedzīvotājiem vispār. Tātad ar šiem cipariem es gribētu teikt, ka mūsu uzdevumi un atbildība cilvēku un tautas priekšā ir milzīga. Kā mēs to esam attaisnojuši, par to jūs varat spriest paši. Visādi ir gājuši šajos garajos, grūtajos gados, kopš kooperācija pastāv, un es domāju, ka patreiz ir ārkārtīgi sarežģīti strādāt. To jūs redzat pēc veikalu plauktiem, pēc naudas uzkrājumiem cilvēku kabatās un tā tālāk. Mēs esam noskaņojuma dienests. Kā mēs pildām savu funkciju, no tā ir lielajā mērā atkarīga cilvēku labklājība, cilvēku darba spējas un viņu noskaņojums. Mēs šodien gribam teikt, ka strādāts nav slikti. Es negribu šeit lielīties un saukt ciparus. Jūs esat vislabākie tiesneši mūsu darbā. Tāpēc es gribētu tikai izteikt šodien visdziļāko pateicību visiem tiem aktīvistiem, kas piedalās mūsu darbā, sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem un visiem mūsu darba veterāniem, kuru, kā redzat, nav mazums. Viņi ir mūsu zelta fonds. Daudzi no viņiem, kā lasījāt avīzē, ir nostrādājuši vairāk par 40 gadiem. Cits no viņiem ir atstājis visu savu darbu mūžu grūtajā kooperātoru darbā. Pāri par 30 gadiem nostrādājuši vairāk par 10 cilvēkiem. Es nerunāju par tiem, kas strādājuši 20 un vairāk gadu. Tāpēc šodien es gribētu visas mūsu valdes, partijas organizācijas, ārotbiedrības un pārējo organizāciju vārdā tieši viņiem izteikt visdziļāko pateicību, jo viņi ir kooperācijas celmlauži, kuriem pateicoties mēs šodien varam atskatīties uz noieto ceļu bez liela kauna. Protams, problēmas pastāv, un viņas vienmēr būs, bet mēs priekš tam šeit esam, lai šīs problēmas risinātu. Šodien svētku dienā vēlreiz gribu izteikt vislielāko atzinību visiem, kas mums ir palīdzējuši, un ceram, ka arī jūs savu pabalstu nelieksiet uz priekšu. Sevišķi daudz mums palīdz lauku saimnieki, par kuriem arī mēs šodien lasījām laikrakstā. Nesaukšu uzvārdus, tos visus varat izlasīt, tie ir ļoti daudz, lai šeit, kā saka, viņus pieminētu.
par mūsu patērētāju kooperācijas vēsturi vārds rajona patērētāju kooperācijas partijas komitejas sekretārei Andai Grīnbergai. Saldus rajona kooperatoriem šie svētki šogad ir īpaši, jo, kā jau jūs visi ziniet, pirms 100 gadiem Lielezerē, tagadējā Ezerē, tiek dibināta pirmā lauku patērētāju biedrība. Bet vispār pirmā patērētāju biedrība Latvijā nodibinājās Rīgā jau 1865. gadā. Bet kā vēsture liecina, tad tādī laikā Rīgā nav bijusi kooperācijai auglīga vide, bet aktīvāk kooperācijas idejas tiek uzņemtas laukos. Saldus sadraudzīgā latviešu biedrība, kurā pāri par 130 biedriem grib ietaisīt Salduvu pārtikas biedrību, raksta Latviešu avīze 1889. gada decembrī. Tā darbojusies ņemot par pamatu Saldus pārtikas biedrības statūtus, kuri apstiprināti tika vēlāk 1890. gadā. Pat labāk ir grūti izskaidrot šādu vēsturisku datumu neatbilstību, taču tā kā abi gadi stāv blakus, tad Saldus kooperācijas 100 gadi varam uzskatīt par divkāršu pamatotu. Saldus sadraudzīgā biedrība 1890. gada aprīlī noturējusi pilnu sapulci, kurā notikusi pārtikas biedrības dibināšana. Gandrīz visi sanākušie biedri iestājušies biedrībā un savākuši kādus 1580 rubļus dalības naudu. Par pārtikas biedrības priekšnieku ievēlēts tajā laikā Stepermaņa kungs. Tā raksta mājas viesis 1890. gada 14. aprīlī. Tā kā pirmie statūti, kā Lielezeres, tā Saldus pārtikas biedrības bija vienādi, tad zinām interesi rādā arī tas, ka daudzas problēmas kooperācijā stiepjas jau 100 gadu garumā. Piemēram, statūti nosaka sekojošo. Pārtikas biedrība tiek dibināta ar nolūku un mērķi apgādāt un pasniegt saviem biedriem visas vajadzīgās pārtikas lietas, pie tām labas un par iespējami lētākām cenām, un dot tiem caur to iespēju krāt un taupīt iz biedrības peļņas.
Rīgas mežiņā lielu pūzni uzbūvēja, tā tautieši biedrībā lielu darbu padarīja. Un goda vietā sēdinām tos labos darba darītājus, kas 40 un vairāk gadus atdevuši patērētāju kooperācijai. Piemiņas vēltes pasniegs biedrs vecpuisis. Gadniekus un ilgāk strādājošos, kuri arī pašlaik vēl atrodas darba ierindā. Un lūdzam saņemt piemiņas vēltes Arājumu Alisti. Liepa Velta. Rasiņa Emīlija. Nebūs? Nav. Vidžupa Ilma. Oliņa Ausma. Pelnītā atpūtā pēc kooperācijai atdotā darba mūža atrodas Briede Gaida. Briedis Kārlis. Bišlere Vija. Kasparāne Veronika.
Stūrīte Milda. Šuba Alma. Slikti orientēji. Agrāk taisīja, nebija ne plāni, nekas taisīja labu mantu. Tu zini, kā Eglīša kundze mums vienmēr teica, langsama var gūt. Jā, un tur redz, cik izskatās, jā. Tu paskaties, šitā vajag dziesties, vajag ārkārtīgi saskaņot. Jā, redz, un krāsas, galvenais krāsas, mīļā, galvenais krāsas. Eglīša kundze, ka gāja tādu balvu, atceries, kā mēs bijām 39. gadā uz šito pat balvu. Viņa tā saskaņo dērbā. Tā bija, toreiz viņai bija zaļs kurpīt, zaļs klētiņi, zaļ matu un zaļ nagi. Jā, nu redz kā viņa. Vienam nav saskaņotīt nekāda. Tur jau tāpat raips, visi nekā tur nav. Jā, zaļi nagi, zaļa kleita, zaļa. Jā, bet tagad arī melni mati, melnas zeķes un melni nagi, jā. Mela mute. Bet tu taču atceries, kā bija toreiz ar tām ziepītēm. Kas tev atkal ir? Bet kādu tu izsaki? Kādu? Nu kā tādu? Tev taču ir mela mute. Kāpēc? Nu tev ir mela mute, nu kāpēc? Nu mela mute. Bet tu atcer man tak vēl tās ziepītes no tiem laikiem Nīvejā, kodola ziepi pagaid nebērs taču. Tā var nobērst visādu, ko tu bērst. Tu saproti, kā es to muti dabunu tīri? Es tagad tev teikšu. Tas ir tā. Es meitiņa kā rodzīte, kā sarkana zemenī. Pienu ēdu, pienu dzeru, pienā muti nomazgāju. Tu redzi? Un tie lauku ļaudis, viņi taču to pienu dod, viņi dod veselu litru vienā polipakā. Es nevaru izdzert. Man ģimeni nav. Es
Jā. Puslitrs dzeru, puslitrā mazgāju mutu, redz, kā tas izskatos, jā. Un tad jau pagaidi. Paklausies, izpirks. Ko tev izpirks? Pagaidi, es izpirks. Sadiekli, tā ir izpirktas. Klausies, vēl var šitā darīt. Zini, agrāk ēdu olas, tagad nevar ēst, tāpēc, ka tā salomēla. Salmulēle, jā, tā ir. Tu zini, jā, nevar ēst, jā. Un tu zini, bet viņus uz vaigiem viņus dēļ. Tu saprot, tā salomēla krūks aizspiež iet. Un ka to maksā norsāka visiem netīrumiem. Ne to tā vajag, jā. Bet tu nemaz nezini, man ir pavisam cita recepte tavām ziepēm. Tu tik par savām jūras putijām. Es tev pateikšu, tagad ir tāda laika, jādzīvo tā kā var. Jā, nu kas tad tev Es to sāku mēģināju granti vien. Nekas neiznāk, paliek strīpas. Es piejaucu bišķiņu mālus un noiet glumi. Kurā vietā? Kur glumi? Nu, tu vecena uz muļķībām vien tik glumi. Pat un ģīdi glumi, nu. Ģīdi glums, jā, man vienmēr bija šī glums, jā. Klausies, izpirks. Ko atkal izpirks? Beidz vēmuļot, ko tev izpirks? Saldu nekad neko neizpirka, atceries mūsu tajā jaunībā. Vīri un sievas un bērneļi visi brauc uz gartību. Saprot, sievas baznīcā pa priekš vīrs fraktierī melnā bumba. Kur tā melnā bumbi? Āre, tur, kur PPPTA, tagad tur bija melnā bumba. Jā. Tur melnā bumba un bērneļi, kur triņģeļi rokā, šitie te tīsiņdesiņi tur rumši un Salamons cirkā skatās viņu dievu pavienlā. Vakarā viņi visi sanāk kopā, šederratos iekšā un brauc uz mājām. Izpirks. Atkal izpirks. Nekāda izpirka, vēl viss kā bija diezgan. Bet tu saproti, tad bija baznīca, krogs, melnā bumba un ģimene. Tagad nav ne baznīca, ne melnā bumba, ne ģimene. Izpirks. Ko atkal tev izpirks? Ai, tu zini, kā tie pagaidi, es tev pa tiem kāzņiem vēl pastāv, lai tur pēc pastāti. Saldu pēc bija 3 šitie daļi. Izpirks. Neizpirka. Tur bija, zini, kāda desta, žavēta, cieta, pagaidi, cepta savā, pagaidi, cepta vēl nebija, mīksti, nipināti, jā, tā sauc, jā, un gaļa bija visā atkaulot un nekaulot un malta un vecāka un visādā tāda bija, bet zini, kā bija, nu pie skārni, tur ir tā, šilte, liels bullis, vienā pusē, otrā pusē. Izpirks ar to bulli apžēloja. Un šitas te īpašnieks Andersons. Ej iekšā, mīļāņiem, ko tik tu gribi? Tu zini, tas nepalika tikai naudas nebija tik daudz. Bet tagad es eju uz gaļas boda savu somiņu vai ne maziņo. Vai uz to šiltu rakstīts gaļa un iekšā Andersons. Izpirks. Neizpirks, taču. Izpirks, tu redzi, tur tos patērētājos veikā. Jā, es redzu. Kas strādā patērētājos? Lai strādā. Tu redzi, uz kur būs viņi iet, tur kaut ko izmetīs. Viņas jau zina, viņas jau laicina. Kur tajās būs? Tur izmetīs, Laižam prom. Pagaid, laikam jānopār. Ātrāk, čamājies ātrāk. Kur tā man tā pagaidi, Pagaidi, ka viņi jau skrien jau, tur taču daudz nav. Kas tur ir 3 kilogrami? Jā. Jā, ej, kamēr te čamājies. Priekšsēdētājs, lūdzu, Suvorovu Antoņinu. Ziedziņa Mudīte. Freimane Vija. Ulta Līvija. Priede Rikta.
Vejdarovića Lilija. Levits Augusts. Šlanka Zenta. Kleina Rasma. Kaļiņina Anna. Buša Ausma. Ivanova Roksana. Sandra. Madre Veneranda. Mujžarāja Nadežda. Skreba Ilga. Zenture Ilga. Sieniņa Valija.
Klaudija. Dače Dzidra. Timeniece Valija. Fogelmane Mirza. Markevica Ausma. Levica Dzidra. Sabunova Aina. Upeniece Dzidra. Vasiljeva Silvija. Vieško Aina. Žulpa Ruta. Ir. Aha. Redz no šīs puses. Jā, jā. Jau uz pretī ir jāpaiet. Nu, rotiņ tā. Tā ir viss, jā. Kādas vienlīdzības zīmes varam likt starp vakar, šodien un rīt? Domāju to, ka lepna ir mūsu tauta, stipra un gudra, darbīga latviešu tauta. Un viena no tās sastāvdaļām ir kooperācija ar saviem čaklajiem, strādīgajiem, neatlaidīgajiem cilvēkiem. Šodien savos svētkos vienosimies domās par savu tēvu zemi Latviju, par tās likteni, dzīvību un brīvību. Lai šī doma dot mums spēku un izturību. Bauskas patērētāju biedrības kooperātoru vārdā savus kolēģus Bauskā gribam sveikt, lai atvainojos Salgavu, gribam sveikt ar Māra Zālītes dzeju. Paldies jums, kuri svītrojāt no pantiem šo vārdu Latvija, no dziesmām ārā rāvāt, aiz bailēm viens, aiz pakalpības cits. Paldies, ka slēpāt viņu citu vārdu bursmā, ka slēdzāt aizdomās, kad zināt pušķukstā, ka sējāt virsū zāli. Paldies! Nu vārds, tu jaunavīgs un neskarts, nu devis vēras tavu. Es turu savu roku virs ziliem siliem, maigiem upilīčiem, nekas nav jāsaka, vien Latvija. Vēlam vēl daudzus simtus gadu būt saimniekiem brīvā un neatkarīgā Latvijā.
Paldies valsts kolēģiem, kas esat ar mums mūsu svētkos. Un arī jūs mēs apsveiksim no savas puses. Atpuis! Sveicam viņu arī imantos! Ilgadīgs rajona patērētāju biedrības valdes loceklis ir bijis Arvīds Birģelis un daudz palīdzējis kooperatoriem. Aktīvs paju biedrs un veikalu komisijas loceklis ir bijis Frīdmanis Leivis. Varbūt lūgsim, lai viņš mums pastāst, kā tas bija tirdzniecības senākos laikos. Piec minūtes. Cienījamie dāmas un kungi, patērētāju kooperācijas darbinieki. Šodien mēs atzīmēsim patērētāju kooperācijas un ezers patērētāju biedrības 100 gadu dibināšanas dienu. Gribu mazliet pastāstīt par tirdzniecību, kāda pastāvēja Latvijā, kad pie varas bija prezidents Kārlis Ulmans. Gribu runāt par Saules pilsētu, kurā iedzīvotāju skaits bija 4,5 tūkstoši cilvēku. Saldu bija 50 dažādi uzņēmumu un veikali. 3 maisa ceptums, 3 gaļas pārstrāšanas ceļi un tā tālāk. Ražojot, ieguvējot. Veikali bija pārpildīts. Netūk nekas. Pārdevēji, pircēji un pārdevēji satikās bez rindām un pirkt, kas tik patika. Bija augst apkāpošanas kultūra. Bija arī kooperatīvs neatkarības un ekonomiskas veikals, kur varēja dabūt visas dažādas preces. Latvijas strauji attīstījis lauksaimniecības rūpniecību. Bezdarbs nebija. Es atceros, kā no tirgus laukumā Saldu stāvēja pajūgi ar cūkām, kas gāja prom eksportam dienā. Latvija daudz ko eksportēja. Rekons, sviestu, konditorijas izstrādi, kur ražoja firma Laima, Geidingers, Tuze. Tas bija augsts kvalitātes eksporta preces. Ir pagājis jau labs laiks 4 gadi pēc lielā Krievijas kara. Kāda mums šodien tirdzniecība šodien? Saldu iedzīvotāju skaits pieaudzis 3-kārtīgi, 12,5 iedzīvotāji pēc saules veikalu ar visām toškām 2 saldu. Trūks dažādi veidi pārtikas preces, kā piemēram ziepes, sāls, aizizstrāda, bezpulvers, rūpniecības preces, televīzijas dēļas un cits. Daudz uzņēmumu, kas ražo prāķi, nekvalitīvas produkciju, cilvēki ir spiest pirkt. Negribu, neņemt, neēdīt. Mūsu tirdzniecības sistēmā strādā daudz labu pārdevēju, kas savu zināšanas un darbu atdevuši un atdot perestroikai. Šīs dienas laikraksta Saldus zemē ir raksts atkal tavam zeķu mikses. Vai tā nav kauna lieta, ka mūsu bērniem
jāstāv rindā pēc egbiksiem un pārējām precēm. Domāju, kā pēc visa situācija vainīgā nevainīgo cilvēku deportācija 41. gadā tika izsūtīti labāki latviešu tautas dēlu un veids, tika nolaupīti viņam piederoša manta, tika atsklundēts veikalu uzņēmumu, vai tas bija vajadzīgs, ja taču bija labākie darba darītāji, kas cēla lauksaimniecību, rūpniecību un tirdzniecību. Tas viss noveda līdz neiedzībai un bezdibediem. To mēs vēl šodien izjūtam. Šodien radusies jaunā atmodā. Mēs darām visu, lai tas nekad neatkārtojas. Cienāmies dāmas un kungu kooperācijas darbinieki. Turēsim augstu Latvijas karogu, lai tas mūžīgi plīvots par Latvijas zemi. Lai Latvija būtu ekonomiskā, politiskā, suverēna valsts. Paldies, uzmanību! Valdes godaraksts bijušai Saldus rajona patriktai biedrības Ezera zonas direktorei Irenai Andersonai. Godaraksts bijušai Saldus rajona patriktai biedrības Savienības valdes loceklim Arvīdam Virgelim. Godaraksts Saldus rajona patriktai biedrības ikdienas pieprasījumu preču tirdzniecības apvienības galvenai grāmatvedei Rītai Švanei. Arī mēs viņus sveicam ar piemiņas suvenīru. Šķindina smilga, sudraba ziedus. Nopūša zvaigzne, dziestot no rīta. Miglas nāk maigi, sačustas puķes. Upe elpo, mikla un klusa. Iedziedas vēji, ieskanas meži. Atbalsto saule, bez gala skaņā. Varanu spēku ieplūstām jūtu. Es savu tēvzemi dzirdu. Es savu tēvzemi tagadnē dzirdu. Mums ir ne tikai cienījami vecākās paaudzes darba darītāji, bet viņu cienīgi sekotāji. Valgalvi Guntu, Kalniņu Ilmāru, Olandi Ligitu, Vageli Dainu, Zankovsku Elitu un Stūri Ilgu. Lūdzu.
Mātie, paldies, Dievam, ka paņēmā pašu līdzi. Te jau nav, nav ko laisa viņiem šitiem nabagiem, es tev pateikšu, nav ko darīt. Ko tu pasaulies savu? Šeit! Raviekš! Māte! Šitas gājiens jāizbeidz. Mūsu jaunībā nekad no pudelēm nedēļa. Vēl sievietes, kā tev nav kauna. Tev nav kauna. Nu spīk klātīties, jā, pagaid māc. Māte, es tā domāju, pirms kā mēs varam varbūt uzdziedāt, varbūt. Viņi pa priekš. Pārkārt, šitais būšot pūti, orķesters, pēc spēlēs pirmo valsti. Varbūt kāds uzlūd, jā. Tu pa priekš, uzprišies. Jā. Uzprišies. Tu nesagribu, cik tu ilgi turēsi. Tur vien turēšana. Paklausies, es biju Pagāju, es tagad iekšā kaut, taču, kā ieraudzīt tev, šitie te kaut ko prātīgi sargā. Paklausies, mīliņš arī. Ui, daudz tagad visu, vai mani bail. Priekšā atklātības laikmetā jau visu var. Nāc, nu i dūšu. Nāc, Nu, nekad uzdziedam. Nu, ka liekam mani. Bet klausies, nāc, riņķi apkārt, cik daudz skaists puiku meiteņu teju. Vai jums mums nepalīdzētu to piedziedājumu tikai, tik to piedziedājumu? Jā. Vai tad nepalīdzēs? Sveicam lielo, sveicam mazo slīgo, šajos tirgotājus svētkos līgo. Gribam pilnus veikaliņus līgo, lai var pildīt vēderiņus līgo. Lai var pildīt vēderiņus līgo. Prasam jaunus veikaliņus līgo, iekšā smukus meiteliņus līgo. Lai tās nestāv tā kā divi līgo, bet lai uzsmaidā mums mīļi līgo. Bet lai uzsmaidā mums mīļi līgo. Plašam patēriņam gods līgo, pircējam jau viss ir dots līgo. Mājai dažam pagrabami līgo, ikdienai un izpriecāji līgo. Ikdienai un izpriecāji līgo, universāli veikalāji līgo, laužamies mēs cerībāji līgo, kāro sirdi priecināti līgo, deficītu iegādāti līgo, deficītu iegādāti līgo, kūlās pavārs vaigās sākt līgo, lai nezots nav vadzīgāts līgo, bet ja gribam našķēties ir līgo, vēl jau var ko vēlēties ir līgo, vēl jau var ko vēlēties ir līgo, sagādniekiem peļņas laiks ir līgo, jāsagādā kāruns svaigs līgo, jātaik dārga naudiņā līgo, prece nāk no kaimiņā līgo, prece nāk no kaimiņā līgo, autobāze šoferi līgo, būšot īsi ziķeri līgo,
drošo degvielu līgo, kas var aizstāt benzīnu līgo, kas var aizstāt benzīnu līgo, lai bried graudi tīrumā līgo, kukulīši kuplumā līgo, pateicāmies devējiem līgo, čakliem maizes cepējiem līgo, čakliem maizes cepējiem līgo, sabiedriskie kontrolieri līgo, puslīdz labi kompanjoni līgo, tikai valdes vagāri līgo, ošķere kā radarī līgo, ošķere kā radarī līgo, lai jums visiem labi klājas līgo, mūsu mīļās Latviju mājās līgo, mūsu mīļās Latviju mājās līgo. Nav nemaz cilvēku klātbūt. Vai, paldies, bērni, paldies. Līgo, lai jums labi sokās plāni, līgo. Māte un Jūle, lūdzu nepazūdiet, nāciet lūdzu atpakaļ. Lūdzu, nāciet atpakaļ. Māte, būs jau labi. Tās zeķis vietā. Būs labi. Es domāju, ka jūs vēl varbūt visi neesiet atpazinuši, ka arī mūsu Made un Jūle ir ilgadīgas patērētāju kooperācijas darbinieces. Made, tā ir dāma dzeltenā cepurītē ar zilo rozi. Andersone Irēna, kas visu savu darbu mūžu ir atdevusi kooperācijai un pašlaik atrodas pelnītā atpūtā, taču bieži vien palīdz sabiedriskā kārtā. Dārgie tautieši, atļaujiet Republikas valdes vārdā pasniegt godarakstu bijušai Saldus raida patribiedrības ezera zonas direktorei Irenai Andersonei. Un dāma lilā cepurīte ar zelta puķi ir Štemme apgara, kur arī vairāk kā 30 gadus ir nostrādājusi patērētāju kooperācijā. 50. Un joprojām strādā, kam darīšana būvmateriāliem tie pazīst.
Šodien mēs Ezerē ar patērētāju biedrības godrakstiem jau apsveicām Sadolsku Taigu, Aplotu Noru, Minēti Aiju, Gartevicu Mārīti, Ratki Ainu, Lānicu Ainu, Blumbergu. Cienījamie jubilāri, godājamie saldnieki, mūsu veikalu plaukti, vairāk vai mazāk pilnāki, vairāk vai mazāk tukšāki. Un vienmēr pie šiem plauktiem, aiz tirgus leķes, ir stāvējis cilvēks. Un jāsaka, kad ir gājuši gadi, ir mainījušās un nākušas cieņā dažādas vērtības, bet viena vērtība ir palikusi nemainīga, un šī vērtība ir cilvēka darbs. Un tāpēc šodien šajos 100-gadu svētkos es gribētu īpaši pateikties tām sirmām galvām, kas sēž šeit mūsu priekšā uz skatuves, tiem cilvēkiem, kas grūtajos pēckara gados, kas 50. gados strādāja, kas arī vēl tagad ir mūsu darba ierindā, un novēlēt visiem mūsu lielajām patērētāju kolektīvām labu veselību, katram tās loceklim, lai vienmēr viņiem būtu smaidīgs un jautrs prāts, un lai vienmēr būtu pilni mūsu veikala plaukti. Paldies jums par darbu! Vārds rajona izpildkomitejas priekšsēdētāja vietniekam Arvīdam Kolodzejam. Cienījamie kooperatori un svētku viesi. Man rajona izpildkomitejas vārdā un uzdevumā jāatzīst, ka nav laikām tāda suvenīra, nav tāda goda raksta, ar ko varētu novērtēt to darbu, ko jūs, kooperatori, vairāk kā 1100 cilvēku lielā saime veicat mūsu rajona iedzīvotāju labā. Liels paldies jums par jūsu ikdienas ieguldījumu mūsu cilvēku aprūpēšanā. Protams, varbūt ikdienā mums pa laikam ir nācies pārmīt vienu otru skarbāku vārdu. Arī tā paša mērķa mūsu cilvēku labākas aprūpēšanas vārdā. Bet šodien svētkos, kad mēs atskatāmies uz Saldus kooperācijas pirmajiem 100 gadiem, ar nožēlu atzīstām, ka šie 100 gadi beidzas tā ar nesevišķi skožiem mums panākumiem, kad mūsu deficītu saraksts kļūst aizvien garāks un garāks, un aizvien vairāk mums nākas domāt par dalīšanu, nevis par tirgošanu. Gribētos novēlēt, lai nākošos 100 gadi mēs tad, kad sākās mūsu tautas atmoda, kad vienu otru problēmu, kuru mēs valdības ļaudis esam risinājuši ar grūtībām un ne sevišķi spoži, kad tagad, kad pie šo problēmu risināšanas ķersies visa tauta, nākošā, vismaz tuvākā 10 gadi kooperācijas darbā būs daudz cerīgāka, daudz veiksmīgāka. Un šodien svētkos vēlreiz īpaši paldies visiem kooperatoriem un jau īpaši tiem, kas šodien šeit saņēma apbalvojums par ilgadīgo darbu kooperācijas sistēmā visiem veterāniem. Un jūsu personā gribētos novēlēt visai kooperatoru saimei stipru veselību un mūžu garu. Paldies jums! Varbūt no klātesošajiem vēl kāds vēlas ko teikt, varbūt kāda organizācija, kura grib kaut ko teikt patērētāju kooperācijas svētkos darbiniekiem. Saldus Svērssaimniecības skaitās patērētāju kooperācijas uzņēmums, kaut gan mēs neesam tirdzniecības darbinieki. Šodien daudz runājam par tirdzniecības darbiniekiem. Es mūsu kolektīvu vārdā sveicu mūsu Saldus rajona tirdzniecības darbiniekus kooperatorus. Sveicu tos ilgadīgos darbiniekus, paldies, ar kuriem man ir bijis
gods strādāt kopā, lai jums veselība, izturība, spēks un cilvēku atziņu un mīlestība daudzus gadus vēl uz priekšu. Mūsu kaimiņu kooperatoriem, Kuldīgas kooperatoru delegācijai, Možaiku rajonu delegācijai, Bauskas rajonu delegācijai novēlu viņu personā visu šo rajonu kooperatoriem labas sekmes, panākumus darbā un atzīšanu no cilvēkiem, no iedzīvotājiem par viņu darbu. Es mūsu Zvērsēniecības administrācijas vārdā kā kooperatorus par viņu darbu ar Zvērsēniecības goda rakstu gribu apbalvot Olgu Bērzu zvērkopēju. Saukšu visus, lai nāktu jau šur. Dzintru Kunci un Rasmu Ķināti un Liviju Brēdavu, lūdzu. Visu. Cienījamie kooperatori, jums sveicienu sūta rajona lauksaimniecības darbinieki. Un izsaka vissirsnīgāko paldies par to darbu, ko esiet veikuši ikdienā mūsu aprūpē. Un novēlam jums visiem labu veselību, lai būtu vairāk preču, vairāk būtu naudas, lai būtu mīļāks smaids jums pārdevējiem aiz letes, jo tā jums šatad pietrūkst. Un lai ziepes būtu rīt visos veikalos. Tas, ka šovakar mūsu Kalnsēnas parkā ir tik pilnas tribīnes, mums liek domāt, ka mēs savu akcijas vēl galīgi neesam zaudējuši. Paldies jums par to, ka jūs esat atnākuši šovakar uz mūsu kopīgiem svētkiem tik lielā un kuplā pulkā. Jūs ikdienā iepērkoties mūsu veikalos, ēdot mūsu sabiedriskās ēdināšanas punktos, pērkot mūsu cepto maizīti un izmantojot citus tirdzniecības pakalpojumus, droši vien neredzat un varbūt arī nezināt to ķēķa pusi. Bet tā ķēķa pusi, cienītie paju biedri un pārējie šodienas viesi, ir ļoti sarežģīta. Es burtiski dažos vārdos jums centīšos to atklāt. Mūsu daudznozara sistēma sastāv no vairākiem uzņēmumiem un vairākām apvienībām, kuras sadarbojoties izveido kopīgo ķēdi tirdzniecības tīklu. Mūsu tirdzniecības sistēmā skaitās plašā patēriņa preču tirdzniecības apvienība, kur darbojās patstāvīgi vairāk kā 400 strādājošo. Šo apvienību vada biedrene Sukute Klaudija. Tālāk mums ir vēl sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma apvienība, kuras rindās arī nemazāk par 400. Vada biedrene Oto Gita. Kooperatīvais universāla veikals, kurš nodrošina mūsu rajonus vairāk vai mazāk ar rūpniecības precēm, un kuru punktu izvietot ir Ezerē, Brocēnos un Saldru, vada direktora Matrēvica Ināra. Lūk, šīs trīs apvienības apkalpo, jeb servisu sniedz autotransporta uzņēmums ar savu parku, kuram, kā dzirdat, šodien trūkst benzīna, vada direktors Jēkabsons Žanis. Ir arī sagādes ražošanas apvienība, kura papildina veikalu plauktus ar savstarpēji līguma cenām iepirktām precēm no mūsu lauksaimniecības uzņēmumiem un iedzīvotāju pārtiks ražotajiem pārpalikumiem, vada direktors Vītols Agris. Bez tam vēl ir
ļoti svarīga mūsu svarīgs uzņēmums. Tas ir maizes cepšanas kombināts, kuru sekmīgi vada Indulis Dišlers. Lūk, šiem kopīgi strādājot, izveidojās, kā jau teicu, mūsu tirdzniecības ķēde. Protams, nevarētu jau iztikt arī bez bērnu dārza, jo tad mūsu daudzgalvainajai saimei nebūtu, kur darba laikā atstāt savus mazuļus. Par to jāsaka paldies par šo darbu, kuri uzskata mazos mūsu pilsoņus bērnu dārzam, kurš arī skaitās mūsu sistēmā. Lūk, tik sarežģīta ir mūsu saimniecība. Šeit vēl būtu jāpiemina arī celtniecības un būvorganizācijas nodaļa, kuru šodien vada mans vietnieks celtniecībā Māls Normunds. Es šodien gribētu izteikt visdziļāko pateicību šo apvienību strādājošiem, kalpotājiem un, kā jau dzirdējāt, pieminētajiem vadītājiem, kuriem šodien, kā jau šeit biedrs Kolodzejs teica, bieži vien ir jānodarbojas ar to darbu, kas viņam it kā nebūtu jādara. Nevis jātīgojās, bet jāsadala un, lai Dievs pasarga, ja kādam kaut kas nav pareizi iedots. Tāpēc es gribētu atvainoties, ja kādreiz kaut kam kas netiek, tad ziniet, ka tā nav mūsu vaina, jo sadalīt, teiksim, to preci uz nevienlīdzīgām daļām, kura trūkst, nav iespējams. Tāpēc šodien es gribu vēlreiz visus paibiedru uzmanību veltīt kopīgam darbam, un lai mums neiznāk tā, ka mēs stāvam barjeras vienā pusē, un jūs paibiedri otrā pusē, kā tas bieži ir novērojams. Un tad jūs esat lielie kritizētāji, un mēs tie lielie vaininieki. Tāpēc lūdzu, nākošos gadus strādāsim ciešākā sadarbībā. Es esmu vairāk kārt jūs uzaicinājis uz pilnroto sapulcēm, uz citām pārvaldes formām, kurās strādā valde un citas mūsu aktīvās grupas. Tāpēc lūdzu, jūs esat aicināti uz valdes sēdēm, esat aicināti uz ražošanas sanāksmēm ar saviem priekšlikumiem, bet jūs man atvainojiet svētku reizē. Šajā ziņā jūs esat maz aktīvi. Tāpēc lūdzu, būsiet uz priekšu aktīvāki, jo no mūsu kopīgās sadarbības ir ļoti daudz kas atkarīgs. Tātad svētku reizē gribu pateikt vēlreiz paldies šo apvienību vadītājiem un palūgt viņus šeit uz skatuves saņemt, kā saka, piemiņas tādus suvenīrus kolektīvu sveikšanai. Tātad lūdzu Klaudija Sukute. Gita Oto. Matrevic Ināra. Jakobson Žanis. Dišlers Indulis. Sagādas apvienība, direktors vai vietnieks. Harmstena Gita laikam ir, jā? Un kanonīra Rita, bērndārs vadītāji.
Kari, paldies tev. Tu nevibrē! Oh.
Anits viedä stāv. Pagaid, objektu netik tuvu! Subjekti iet! Oi! Man varētu kāds nobilēt skāt. Man nav neviens skāds. Vai kāds negrib svaigi vārītas pupas? Nu, vai tad negrib? Kam vajag svaigi vārītas pupas? Tā vietā! Nevajag meitiņu ko? Arī tev jau var 3 Orreit, kas man te bildē? Puika, vai te nevajag pazīlēt, ko vai te nevajag? Nu, taču vajag dienu, vai kā man tikai Nav labi. Tālumā. Guntaru. Viņš tikai tu Tik lai redz, ka te gaļa pelde. Jā, neiedomājies, ka te nekas nav. Kā tu neatvērt, ko tu solīji? Vai redz zupu kāda ir?
Nevajag, man ka šodien neizskatās. Jums sitīties un tad tiekais nav. Jā, vajag. Kāds vēl uzstādi? Kāds nav?